Pārunas. Kam būtu šo vērts studēt? Šis kurs ir paredzēts biznesa profesionāļiem. Tā ir tā mērķa auditorija attiecīgi. Šajā treniņā mēs runāsim pamatā par biznesa sarunām, par biznesa interesēm, tiem apstākļiem, kas ietekmē biznesa cilvēkus, cenšoties nopelnīt naudu un pēc iespējas labi izdarīt savu darbu. Tā pašā laikā pārunu struktūra, galvenie elementi ir vieni un tie paši visās dzīves jomās. Ja, līdz ar ko tās prasmes, kuras mēs šajās mācībās apgūsim, būs noderīgas attiecību veidošanā ģimenē, draugu lokā, ja, visās iespējamās dzīves situācijās. Ja es neesmu pozīcijā, kas veic pārunas ar piegādātājiem vai pārunas ar klientiem, kāpēc man tam tērēt laiku? Mēs visi vedam pārunas. Daudzas reizes dienā, ne katru dienu mums gadās ļoti svarīgas pārunas, bet mēs visi ejam uz darba intervijām, pērkam un pārdodam, to starp nereti par lielām summām. Mēs veidojam attiecības ģimenēs ar kolēģiem. Ja? Tas viss ir pārunas, kur ir vērts papūlēties, uzlabot savas prasmes, lai panāktu labākus, noturīgākus rezultātus. Spēt iemācīties vadīt savas emocijas, iemācīties kāds psiholoģisks paņēmiens, lai labāk izprastu savu sarunbiedru. Jo labāk mēs izprotam viņu vajadzības un intereses, iespējams pat tās, kuras viņi īsti negrib atzīt vai neprot noformulēt, jo labāks rezultāts mēs varam panākt. Pārunas un attiecības. Kādas tam ir vai nav saistība? Mēs par šo jautājumu treniņā runājam ļoti atklāti, jo pašā sākumā, ka ne visas pārunu situācijas ir vērstas uz attiecību veidošanu, uz ilgtermiņa attiecību veidošanu. Reizēm mēs vienkārši pērkam un pārdodam no cilvēkiem, kurus mēs iespējams visticamāk nekad nesastapsim. Mēs gan dzīvojam mazā valstī, mazā tirgu, kurā nereti mēs tomēr šos cilvēkus pēc tam sastopam, tā kā vērts padomāt vai dedzināt tiltus aiz sevis, ja? Vai tiešām tā kā mūsu pilnu klapi tur manipulēt un būt agresīviem, ļoti jāpadomā. Bet savukārt tad ir situācijas, un tādu netrūkst, kur mūsu biznesa attiecība pamatā ir attiecības. Biznesa attiecība pamatā ir attiecības. Ja sanāca vārdu spēle, un tās prasa ļoti nopietnu attieksmi. Tātad attiecību uzlabošana kļūst par vienu no pārunu vadības galvenajiem mērķiem. Vai pārunas tiek ietekmētas ar kādiem ētiskiem apsvērumiem? Viennozīmīgi. Mēs par to cenšamies pārunu treniņos runāt ļoti atklāti. Es vienmēr saku dalībniekiem, es šeit neesmu atnācis ar baltu krādziņu, es neesmu nekāds ne sprediķotājs, nekāda morāla ētiska autoritāte. Tā pašā laikā es mēģinu iezīmēt lauku. Lūk, metodes, tas strādā apmēram šādi, psiholoģiski, strateģiski, izvēlēties paši. Ko jūs gribat izdarīt? Ja? Ar kādu mērķi jūs to darāt? Ja? Vai jūs spēsiet sadzīvot ar sava, piemēram, blefa melu vai teiksim, kaut kādu manipulācijas tehniku rezultātu, tad, kad tas, piemēram, kļūs publisks un atklāts. Ja? Izvēle. Ja? Es informēju, jūs pieņemat lēmumu. 3 lietas, ka šajā kursā nebūs. Šajā kursā nebūs universāla recepša, kas dara visiem un visās situācijās. Ja? Tad pārunu vadība ir attiecība māksla, tā ir saziņa starp cilvēkiem, cilvēki ir dažādi un situācijas ir dažādas. Es varu iedot piemērus, es varu iedot variantus, katrs var atrast tur kaut ko savu. Otrs, kas tur nebūs, es nemācu cilvēkus čakarēt. Ja? Attiecīgi, es varu parādīt kādas manipulācijas metodas, kādi psiholoģiskās iedarbības mehānismi, kā to lietot, katrs izlem pats. Ja? Trešā lieta, kas tur nebūs konkrēti sagatavotu frāžu. Ja? Ja notiek tas, dari tā, saki tā. Katram cilvēkam ir savs stils, sava valoda, savs balsstonis. Ja? Un atkal es varu iedot piemērus, bet katram cilvēkam jāatrod autentisks veids, kā runāt par to, kas ir svarīgi. 3 lietas, ka šajā seminārā būs. Šajā seminārā pirmām kārtām būs skaidra izpratne par sarunvešanas stratēģijas galveniem elementiem. Ja? Kas ir tie ķieģeļi, no kā tas sastāv, kas ir universāli visos sarunu formātos. Otrs, kas tur būs atbild uz jautājumu, ko darīt tad, ja otra puse nevēlas sadarboties, ja otra puse ir emocionāli agresīva, tātad grūts partners, ja? Kā rīkoties, kādas psiholoģiskas iedarbības metodas pielietot. Un trešais, kas tur pilnīgi noteikti būs, tur būs lomspēles, būs iespēja trenēt jaunapgūtās idejas un informāciju, pielietojot praksē. Tas ir tā kā cīņas mākslas treniņš. Tas, ka tev parāda paņēmienu,
nenozīmē, ka tu spēj to pielietot. Attiecīgi šajās 2 dienās, 16 stundās ar vairākām lomu spēlēm mēs centīsimies vairāk kārt atkārtot šīs jaunās lietas, lai censtos to padarīt no zināšanām par prasmēm. Privāta situācija, kurā pārrunu prasmes tev ir nesušas rezultātu, kas sniedz gandarījumu. Ja es raugos uz tādu politisko darbības jomu, tad viennozīmīgi spēju panākt kaut kādas būtiskas izmaiņas attiecībā uz likumdošanu vai attiecībā uz kaut kādu reformu īstenošanu, ir smaga daudzpusēju pārunu procesa rezultātus. Piemēram, Latvijas Nacionālo bibliotēku mēs nebūtu uzbūvējuši, ja mēs nebūtu panākuši vienošanos ar bijušajiem īpašniekiem par to, ka viņiem atpērk šos te vēsturiskos īpašumus. Droši vien vairums ir aizmirsuši, kas tur agrāk bija, bet tur agrāk bija mājas, tur dzīvoja cilvēki. Un, protams, arī privātā jomā ir neskaitām daudz dažādu piemēru. Man, piemēram, sniedz milzīgi gandarījumu, tad, ja man izdodās ar kādu no saviem bērniem vienoties par kā pieaugušais ar pieaugušo acu augstumā vienoties par kaut kādām izmaiņām uzvedībā vai mūsu savstarpējā, iedarbībā, kur abas puses ir priecīgas par iznākumu. Seminārs ir nopietna laika investīcija, seminārs ir nopietna naudas investīcija, un droši vien dalībnieki mēģina salīdzināt, vai tas viņiem būs vairāk vērts nekā iztērētais. Vai tev ir kāda dzīves situācija, kas nāk prātā, kur pārunu rezultātā tu esi ieguvis kādu naudas vienībās izmērāmu personīgi iegūmu sev un savai ģimenei? Viennozīmīgi. Tās prasmes, par kurām es runāju, par kurām es stāstu citiem, es cenšos lietot arī pats. Piemēram, klasiskas situācijas, esmu pasniedzis, esmu konsultants, man ir regulāri nonāk situācijā, ka man ir jārunā ar potenciāliem klientiem par pakalpojumu cenu. Tā atšķirība atkarībā no situācijas var būt mērāma pietiekami lielās summās, un šeit man jāvar paskaidrot šo savu pakalpojumu vērtību. Man jāvar aizstāvēt to, kāpēc klientam ir vērts maksāt iespējams vairāk nekā kādam citam cilvēkam šajā tirgu, un tas kļūst par būtisku ģimenes budžeta sastāvdaļu. Tu māci šo tēmu ilgus gadus, tev bijuši daudz klienti un droši neviena atsauksme. Vai tev nāk prātā kāda atsauksme, kas tev ir aizķērusies atmiņā kā īpaši gandarījumu nesoša? Varbūt netiešā veidā. Tas, kas man sniedz gandarījumu, ir tad, kad mācību sākumā es bieži uzdodu jautājumu dalībniekiem, kādēļ viņi ir šeit. Kāpēc viņiem šķiet, ka man, Danielam Pabļutam, ir kaut kāds tiesības vai pamats būt viņu priekšā, viņam kaut ko stāstīt par pārunu vadību. Un nereti atbildi ir, iespējams tā biežāka atbildi, kur es dzirdu, es saņēmu ļoti labas atsauksmes. Man ir draugs, kolēģis, paziņa, kurš ir pie tevis mācījies, vai no Rīgas ekonomikas augstskolā, Stokholmas skolā vai korporatīvos treniņus. Viņi teica, ka ir labs kurs, noderīgs, pielietojams un ka iesaka iet. Tādā ziņā no mutes mutē mārketings, protams, ir vislabākais novērtējums. Paldies Danielam, mācību aģentūra Master Training, seminārs biznesa pārunas profesionāļiem.